runājam nedaudz vairāk. Aivis Viguls teica, ka tā ir kā satikšanās ar sen neredzētu draugu, kurš par spīti ilgajām prombūtnē joprojām ir tuvs. Runāls Briedis runāja par gaiši sāpīgo intonāciju. Ieva Lešinska izcēla grodo dzejas nervu, tīro un dziļo skaņu. Mēs zinām, ka drīzumā varētu iznākt tavs jaunais un nākamais krājums. Kādu tur mēs ieraudzīsim dzejnieku Māra Salēku? Es teiktu tā, ka liela daļa dzejoļu ir tādu, kas nav iekļauti iepriekšējā krājumā. Var teikt, ka es ceru, ka šis krājums no vienas puses ir kaut kāds kopsavilkums tam, kas es biju. Un kaut kādas mazas iezīmes no tā, kas es ceru varētu būt. Un varētu teikt, ka jā, es vienīgais, ko es zinu, ka es nevaru rakstīt pēc iepriekšējas programmas, ka savā ziņā šis rakstīšanas impulss ir spontāns. Un tas ir jautājums varbūt manā turpmākajā gaitā, kā es to, vai es spēšu šo spontanitāti saglabāt. Un es zinu, ka vienlaikus augot kaut kādai poetisku arī atzīstu klišeju uzkrājumam, kas automātiski, es domāju, katram dzejniekam rodas, vai tas savā ziņā nenomāks to, dēļ kā vispār, manuprāt, dzeja top. Vai tas ir mans jautājums pašam sev. Un no otras puses, vai mans pieejams gluži vienkārši jaunajā dzejas situācijā nešķitīs vairs tāds anahronisks un nenovecos, vai es nekļūšu viens no tiem tā saucamajiem sentimentālajiem dzejniekiem, kas spēlē uz publikas jūtām un atpazīstamām emocijām un tā tālāk. Tas ir mans jautājums pašam sev. Ikdienā es klātesoši un aktīvi klātesoši jau ilgi un nemainīgi. Visi zina un vienmēr priecājas par taviem jaunajiem, tīpaši poļu jau lielā skaitā atzījumiem. Kas tevi notur dzejā? Tā ir, kā mēdz teikt, nevar nerakstīt lieta, vai varbūt tā ir, kā arī dažbrīd kāds saka, iespēja aizbēgt no ikdienas vai aiziešana, ciemošanās, būšana, tā kā citās kaut kādās realitātēs un pasaulēs. Kas tev ir rakstīšana un dzeja? Gan dzejas baudīšana, gan arī rakstīšana. Savā ziņā ir, no vienas puses tā ir pamatu izsišana no kājām ikdienībai. No otras puses tas ir, kaut kāds pasaules apbrīnojamās neaprēķināmības, pirmreizības momenta izjušana. Savā ziņā jocīgi, bet līdzās tam, ko es varu formulēt arī kritiskajos rakstos par ietekmēm, par tradīcijām, par visu to, kas it kā ir šīs dzejas tā saucamā čaula vai skelets vai kas, pastāv jau šis negaidītības un pārsteidzošās nedefinējamības moments, kas patiesībā padara dzeju dzīvi un kura dēļ varbūt arī cilvēki raksta. Un šis papildus kaut kas, nedefinējamais kaut kas arī mani pietur pie dzejas šī nepamatotība, patiesībā visas eksistences. Nepamatotība, bet par spīti tai nepamatotībai tomēr būšana.
un personiskas attiecības, kas katram cilvēkam ir. Tā. Domzīmē publicēta arī Brodska eseja, kas veltīta Vislanam Odenam, un tajā ir tāds no zīmīgajiem momentiem, ka Brodskis var izsaukt, uz kā gan pasaule varēja palikt tāda pati, ja jau 30. gados Odens bija uzrakstījis vienā no dzejoļiem, ka laiks pielūdz valodu. Kādas tu redzi valodas un laika attiecības? Es zinu, ka tu esi arī veitījis šo lietu, vismaz laika lietu Ulda Bērziņa dzejā. Kāds tu redzi šīs valodas un laika attiecības? Jo, jā, mēs runājam, valoda mainās, dzeja mainās, laiks arī galu galā, jā, plūst uz priekšu, valodas un laika attiecības. Pētot dzeju, es domāju, ka pati dzeja ir savā ziņā ir koncentrēts, apzināts laiks īsumā, ļoti subjektīvi. Un man liekas, ka tieši dzejā valoda pati apzinās laika matēriju vai laika intensitāti. Vienalga, vai tas būtu lielās laika kategorijas vai kā Uldim Bērziņam, vai, teiksim, arī filosofiski apjēgts tieši acu mirklis, kas ir ļoti, ļoti spēcīgs un aktuāls rokpēļņa dzejā. Es domāju, ka ir ļoti daudz jaunu un spēcīgu un talantīgu cilvēku. To es arī redzu pēc nometnes, skolēnu radošās nometnes aicinājums darbiem. Un es domāju, ka tur arī ļoti daudz var gaidīt. Cits jautājums ir, man liekas, ka pagaidām šobrīd tiešām dominējošā tendence ir tieši šis vilnis, ko ir radījusi tā saucamā Vigula un Ostupa paudze. Vai laika nogrieznī ir vērojami tādi kā zināmas fāzes, kā 60. gados tieši šo sociālo motīvu aktualizāciju dzejā, kaut kāda sociālā kontakta ar lasītāju meklēšanu, kas atkal 70. gados atkal nomainās ar pretējo, savā ziņā dzejas suverenitātes, valodas suverenās pasaules aktualizācija, kas atkal 80. gados jaunajā atkal paudzei sintezējot gan 70. gadu dzejas intelektuālismu un arī no rokpēļņa tieši iedibināto to ironijas principu, atkal meklē sociālus motīvus un kaut kādu sociālu kontaktu, kā tas ir piemēram Malgalva, arī Elsberga dzejā manāms. Un, protams, tad ir atkal 90. gadi ar neatkarības atgūšanu, bet vienlaikus arī šo iepriekšējās literatūras sistēmas sabrukumu, kur atkal ir meklējumi tieši tekstu suverenitātes virzienā un savā ziņā visu postmodernisma paņēmienu iedzīvināšanas mēģinājumu atkal nāk 90. gada nogali, 2000. gada atkal jauna paudze, kura kaut kādā veidā vismaz daļa mēģina atkal atrast šos sociālās realitātes atspulgus savā dzejā. Kā spilgtāko es varbūt varu formulēt, nosaukt kā Andru Manfeldi un vēl citus dzejniekus. Un tagad ir atkal tā jaunākā aktuālā paudze, kas atkal mēģina savākt šīs saites un norobežoties no šīs sociālās dimensijas, atkal pierādīt dzejas pasaules suverenitāti. Tā ka šie procesi savā ziņā ir cikliski. Dzeja grupas Orbīta, diezgan performatīvās un ļoti interesantās un kvalitatīvās aktivitātes arī
dažā šī gada dzejas dienu pasākumā varēja redzēt, ka jaunie dzejnieki ļoti gan ir apgūši, gan mīl, gan prot izpausties tieši šajā uzstāšanā, šajā dzejas tā kā prezentēšanas elementā. Kā tu vērtē šos jaunos virzienus, šos jaunos mēģinājumus dzeju tā kā varbūt tās, publikā vest un... Es visu laiku domāju, kas paliek pēc tam, kad tam visam noņem. Gan vizuālo momentu, gan uzstāšanās momentu, gan mūziku, piemēram. Kas notiek ar tekstu, cik viņš ir dzīvotspējīgs pats par sevi, kad vairs teksta radītāji, izpildītāji, nesēji, ir prom no tā teksta. Ar 60. gadu dzeju, piemēram, kas bija Padomju Savienībā, kad bija tā stadiona dzeja, stadiona lasīšana, tur arī ir izstrādājuši šīs klišejas, šos uz skandēšanu, uz publikas paņemšanu gājienus, un tad atkal ir jautājums, cik no šīs dzejas var lasīt šodien, cik tā ir kvalitatīva no šodienas viedokļa. Tā zināms paralēls ir arī ar šo situāciju, manuprāt. Tiekamies gan žurnāla lapusēs, turpinām lasīt, strādāt, dzejot un atzejot. Paldies! Paldies par sarunu!